Tā, čau, tauta. Skatās, mums ir gaļiņa, mums ir kartupeļi. Kāda recepte jums ir galvā? Cepti kartupeļi, vārīti kartupeļi, cepta gaļa. Var arī, nezinu, vai vārīti būtu labi. Mēs izmantosim šito ņinžu. Tūlīt parādīsim, kā tas viss tiks darīts. Tā, ņemam katlu un lejam ūdentiņu. Mēs lejam kaut kur 800. Jā, tagad liekam tādu restīti, kā grillā. Ieliekam iekšā. Jā, un tā bija gaļa pirmais. Jā, saliekam vienkārši gaļu. Jā. Gan smuka, vai ne? Tā kā būtu. Ar kauliņu gaļa mums kauliņu, jā. Bišķiņ, jā. Nesanāca visi iekšā, un mēs papildinam, uzliekam vēl gabaliņu. Jā. Un saberam kartupelīšus. Mums diviem pilnīgi pietiek. Un tagad mēs aiztaisam ciet. Protams, mēs varam ieslēgt un uztaisam uz spietkatlu. Jā, tā. Šiti mēs uztaisam 25 minūtes. Uz otru pusi. Oi! Labi, pieturēsim, tā būs ātrāk. Tā. Šita ieliekam vidējā režīmā. Pagad tā, vidējais. Šito aiztaisam ciet un uzspiežam starts. Un ejam gulēt. Tagad viņš sildīsies un sāksies pēc 15 minūtēm kaut kur. Jā, un 25 viņš gatavosies. Jā. Nekas nav jādara. Kopā 40 kaut kur. Šito pogu var izslēgt, tas ir... Beidzās process un viņš atšauja korķi vaļā. Jā, un tagad viņš raksta, ka neaiztiekiet. Un plus, redzieties, šitā vieta tikai var taisīt. Tur nevar grābstīties. Jā, tur gan tvaiku vannu var uztaisīt, piemēram, kaut kam sev. Jā, un kamēr viņš nepabeigts laist gaisu ārā, mēs neejam klāt. Process mums ir pabeigts, rakstīts ir end, tad ņemam obligātais šitās vietas. Bet pirms tam mēs attaisam vaļā un skatāmies, kas tur notiek. Kā kartupelīši izvārījušies, gaļiņa gatava. Un tagad jāliek tikai šķīvos. Uz tvaika taisam. Mēs taisam zem spiediena uz tvaika. Viss ir šitas te gan diētisks, veselīgs. Mēs tā arī taisam ribiņas. Ribiņas taisam tā vienkārši un dažreiz apcepam pēc tam uz ņindza grila. Tā kā mēs eļu neizmantojam. Kas tam mums sanāca? Reku gaļiņa, tie mārutki virsū, tie ir mārutki. Šitāds, pastieties, salātiņas man sieviņa uztaisīja. Tie kartupelīši, un, protams, glāzi alus sestdienā. Jā. Tā kā kaut kā tā, labas vakariņas man un sieviņai.